Šodien ir viena no 2 dienām, kad mana draudzene priekš manis jau labu laiku iepriekš ir iegādājusies dienas braukšanas karti, kas derīga pilnīgi visiem transporta veidiem visā Šveicē. Un mēs dodamies apskatīt kādu brīnišķīgu Šveices pērli. Fribūra vai Frīburga ir neliela pilsēta ar 38,000 iedzīvotāju ap 30 kilometriem no Bernes uz Lozanas pusi un atrodas Zānes vai Zarīnes upes krastos. Aptuveni šeit atrodas Šveices vācu un frančvalodīgās kultūras robeža, tādēļ arī šie divējādie nosaukumi. Pilsēta ir ar senu vēsturi, tā dibināta 1157. gadā un vienu no vislabāk saglabājušām vecpilsētām Šveicē. Un, lai nokļūtu vecpilsētas sirdī, kas atrodas ielejā Zānes upes līkumā, tad lūk. Viena no pirmajām lietām, ko apskatām un izmēģinām, ir senatnīgais funikulieris, kas savieno pilsētas centru ar lejas pilsētu, Unterstadt vācu valodā. Tas ir vēsturisks piemineklis. Funikuliera līnija atklāta 1899. gadā un ir viens no pēdējiem šādiem Eiropā darbojošiem, pateicoties īpašai atsvaru sistēmai, ko darbina pilsētas ūdeņi. 100 gadus vecs reģionīši. Arī brauciens ar funikulieri ietilpst manā tūrista dienas braukšanas kartē, tādēļ varu neuztraukties par biļetes iegādi. Tā dodamies lejā ar šo 100-gadīgo grabošo brīnumu. Šeit video redzams, ka sliedes sadalās 2 atzaros, taču es tieši šajā brīdī novērsos no tām, jo manu uzmanību piesaistīja senlaicīgas apjumtas kāpnes un aiz krūmāja pavērusies vecpilsētas ainava. Iebraucām, un es neskatījos uz īsto pusi, bet viens vagons aizgāja uz augšu. Nekas, mēs augšā brauksim kā augšā. Mēs te guļam istabu un to cauri dienu braucu garām uz grabošais. Viņš vakarā nebrauca. Visam braucām jau, pēc maz gabaliņš. Un tagad mēs esam lejā. Funikulors. Bija zvans, bet viens tikai nokavēja. Te ir rakstīts bus. Strakacini. Mātājs tikai. Varbūt viņas kāds. Tā kā kazārams jāpapats. Jā. Kaut kāds tiltiņš, atkal brauksim pāri tiem mazlietiem tiltiņiem. Bruzītiem.
riktīgs rallists gadījies ir, ja? Saules spīd. Milzīgi augsts. Milzīgi. Kārtējais tilts. Es teiktu, pēc 100 metriem kaut kāds tiltiņš maziņš vai lielāks, augstāks, zemāks. Jau pēc ceļojuma es kārtīgi izpētīju kartes un secināju, ka esam šurpu turpu braukušas un staigājušas un atgriezušās tajās pašās vietās, un es ar vien un atkal esmu par kaut ko sajūsminājusies. Un tā kā manai draudzenei arī šodien jādodas darba darīšanās, tad man ir vēl viena iespēja izstaigāt atkal tās pašas un izpētīt arī vēl jaunas vecpilsētas vietiņas. Man, protams, bija neliels ātri uzmests plāniņš pakavēt laiku pāris muzejos, lai nebūtu daudz jāstaigā, bet likteņa ironija pirmdienā viss notika pavisam savādāk. Bet bija tik forši. Skatieties! Nu, es nonācu te līdz skaistam tiltam. Tūlīt pāriešu pāri un atpakaļ. Te arī muzeja. Для Макайон нет театра. Лēļu teātris un muzejs kafejnīca, bet viņš atvērsies tikai trešdien. Nu tā, nekas, es vismaz izbaudīju vecpilsētu. Pretī māja 1729. gada. Ejam tālāk. Šitāds skaistāks. Koku tiltiņu. Es nebraucu, viņš man piedāvāja. Es gribētu kājām tam tiltiņam. Nu tā, es te pamazām tuvojos atkal Bernes tiltam un pastāstīšu, ko par to uzzināju. Šajā vietā ir stāvējis pats pirmais pilsētas tilts. No pirmsākumiem Bernes tilts balstījies uz koka estakādēm. Bet tādā izskatā kā tagad tilts tiek datēts kopš 1653. gada. Centrālais akmens balsts un tilta klātne tikusi nomainīta 1853. 54. gadā, bet jumts 1885. Vispār trīs vecākie Frīburgas tilti visi tiek datēti kopš 13. gadsimta vidus. Tas ir gandrīz 100 gadus pēc tam, kad pilsētu tika dibinājis Bertolds IV. Pirms Bernes tilts tika uzbūvēts, ceļotājiem vajadzēja šķērsot Zarīni ar laivu. Pārējot pāri Bernes tiltam, atklājas laukumiņš ar uzticības strūklaku, kurā atveidots bruņinieks ar suni. Un tas ir brīnišķīgs renesanses laika mākslas darbs. Fonā redzams tilts pāri Goteronas upes stāvkrastu ielejai.
1383. gads. Kaut kāds vārtiņa tiltiņš tāds. Pavisam antīks un provēšu aiziet, cik tālu var. Kaut kas ļoti sens. Beidzot, diezgan piekususi jau slāju atpakaļ uz pilsētas centru, jo labs laiciņš jau pagājis aplūkojot šīs pilsētiņas ievērojamās vietas, un drīz draudzenei beigsies darba laiks, un tā tad jādodas māju. Un te man priekšā vēl viens apskates objekts pagadījās – Bernes vārti. Te arī saglabājušies pilsētas nocietinājums un tornis ar interesantu nosaukumu. Tātad te ir kāpnes Chemin de la Tour de Chat. Sapratu, ka kaķu torņa ceļš. Atvainojiet par manu franču valodu. Provēšu uzkāpt. Es esmu augšā gandrīz. Gāja garām viens kungs ar kāpnēm. Lasa ābols. Vārds, te tik skaisti. Kaķu tornis. Tamnājumē leitiņa ar zemeniņa. Es apkārt laikam privāta teritorijas. Pacim iežogot. Lai jau upe tek. Tā, atnācu es līdz tornim. Tour Porte de Berne. Bernes vārtu tornis 1383. gads. Vēsturiski. Es tepat var iet iekšā reāli. Bernes vārti. Šeit. Un te ir kāpnes uz leju. Es ticamāk, es tur varu arī noiet. Riskējam. Nezinu, kāpēc arī 1300. Stipri nodiluši jau. Nu, kāpju. Tā var rezultātā iznākt šitā tiltiņa. Tas
fantastiski. Sāku no ārpuses un iekšpuse var nonākt lejā. Forši. Nu gan es esmu 7. debesīs, jo man ļoti patīk ložņāt pa tādām senlaicīgām ejām un torņiem, pagalmiem un šaurām ieliņām. Šis tas jau vēl palicis neapmeklēts, bet to nākamreiz. Arī Svētā Nikolaja katedrāli, kuru 100 reiz redzēju no visām vietām, bet klāt tā arī netika.